Nu, tātad labu rītu, puiši meitenes. Nu, redziet, kā sanāca. Šodien saņēmu e-pastu no valsts policijas par manu iesniegumu, ko bija laikam tajā 14. es uzrakstījis. Jo, kā redzējāt manos video, kāda neprātīga sieviete no Allana Parjansa grupējuma, tagad jau var droši teikt no krimināla grupējuma, jo tātad tur šie 3 cilvēki bija kopā, un tātad tas ir kvalificēts jau kā grupveida. Tātad ziņoju kādas lietas, ko drīkst izpaust no tās lietas, ko ne. Var sakot, sazvanīju Rīgu ar izmeklētājiem, zvanījāmies, te atnāca e-pasti, baigie vistur. Tā kā, tātad viņi ir visi 3 grupā, 2 tās dāmas un tas džeks, matainais hipijs, vai kā es biju rakstījis vienā video, jā, jo savādāk jau, es nezinu viņa vārdu, tāpēc es tikai varu pēc pazīmēm, kad matains hipijs, lūk. Un tātad, tāds īsais ātrais video, informatīvais visiem. Tātad, tāds daudz nedrīkstu atklāt, bet, īsās ziņas ir tādas, tātad sestdien, kad visi būs sanākuši savā pulcēšanās vietā, tad, teiksim tā, zāles ārdurvis tiks aizslēgtas, un pēc visa, cik es sapratu, tad teiksim tā, ņemsim ciet visus 3 kā karstus pīrādziņus, un es cik saprotu, tad, tur nezinu to procedūru, bet visticamāk ārā būs pie durvīm kaut kādas 3 melnās bertas, kā padomju laikos bija šitos te taču vadāja, tos uazikus sauca melnā berta. Līdz ar to tātad pieļauju domu, ka tas izskatīsies tā, tāpēc mans uzdevums ir visus 3 parādīt, un policija tātad sestdien visus 3 sapakos, jeb kā mēs sakam, pakos ciet, jeb sapakos, tā kā, līdz sestdienai, jā, kaut kā tā. Nezinu, vai es sestdien to varēšu visu uzfilmēt, bet, Parjansam tātad sestdien būs dievkalpojums vienam otram beigsies, pēc visas, kas te tagad bija, ko es nedrīkstu teikt, es saprotu, ka šiem 3 tautiešiem beigsies visu roku dzelžos.